Ikdienā mēs izmantojam pat desmitiem dažādu tīrīšanas līdzekļu – traukiem, grīdām, vanasistabai, mašīnai un tā katrai telpai, vietai un lietai. Vairums no šiem līdzekļiem satur dažādas ķīmiskas vielas un tiem nereti piemīt pat bīstamas īpašības. Veikalu plauktos pieejami dažādi tīrīšanas līdzekļi ar solījumiem par spīdīgām virsmām un nevainojumu tīrību, tomēr daļa iedzīvotāju arvien kritiskāk vērtē šo produktu sastāvu un iespējamo ietekmi uz veselību. Viena no šiem cilvēkiem ir talsiniece Dīna Šepte, kas jau vairāk nekā 5 gadus izvēlas dabai draudzīgākas alternatīvas sadzīves ķīmijai. Es noteikti izmantoju ļoti daudz tradicionālo ķīmiju, kas ir visos veikalos pieejami. Tas bija pirms vairāk kā 5 gadiem. Man šeit tas bija stāvoklī ar pirmo bērniņu. Un tad tā informācija vienkārši kaut kur bija, ka maziem bērniņiem, protams, nevajag nekādu tādu trako ķīmiju, visus tos trakos mīkstinātājus, kas atstāja smaržu uz drēbītēm 2 nedēļas. Tas nevar būt nekādā veidā dabīgi un arī ne labi. Un tad es sāku ar to, pārmainījām veļas mazgāšanas līdzekli, mīkstinātāju uz dabīgākām alternatīvām un tad arī, protams, vispārējo ķīmiju. Un tagad man mājās vairs nav tāda tradicionāla ķīmija vispār. Viņas ģimenē lēmums par pāriešanu noritēja pats no sevis dabīgi un pakāpeniski. Pēc tam bija virtuves universālais tīrīšanas līdzeklis, ar ko virsmas tīrīt. Sākās piebrojums, tad, protams, arī trauks svarīgi bija nemazgāt ar visparastāko. Nomainījām traukiem, lai uz traukiem nepaliek nekādas ķīmiskās nogulsnes, kas, protams, nonāk arī gramošanas sistēmā. Un tā visu pēc kārtas. Man laikam nešķita nekas tā kaut kā ļoti grūti aizstājams. Pakāpeniski vienu otru patestēt, jo kas man varbūt šķiet efektīvs, kādam citam var nešķist. Un tā tad bišķīt jāpaskatās. Protams, ka tas ir tāds bišķiņ darbiņš patestēt, bet es domāju, tas tik ļoti ir tā vērts. Lai gan citi steidz skatīt veikalu plauktos piedāvātos ekoloģiskos līdzekļus, Dīna aicina sākt ar pašiem parastākajiem sodu, etiķi un citronu. Visiem pieejami man šķiet produkti. Ar etiķi es tā neiedraudzējos, tomēr tā smarža ir ļoti spēcīga, bet sodu es izmantoju visu laiku. Vienkārši pabaru uz izlietnes un notīru vai arī vannu, piemēram, var taisīt ar trauku mazgāšanas līdzekli un sodu, uztaisīt tādu pastiņu, un tad superforši notīrīt pilnīgi visu. Un ļoti vienkārši. Un citrons ir ideāls, lai notīrītu kaļķakmens nogulsnes. Jā, ļoti vienkārši uz lupatiņas, izspiež suliņu un notīra stikls, visu kaut ko. Papildus iegūms ir arī patīkamā citrusa smarža, kas vienlaikus nav pārāk uzkrītoša, tomēr tīrītajām virsmām un telpām piešķir svaigumu. Liederīga alternatīva sadzīves ķīmijai ir arī veikalā nopērkamā citronskābe. Un ar citronskābi arī var tikt vaļā no kaļķakmens. Tas ir vairāk teikanām, veļas mašīnām, trauku mašīnām. Teikanai man šķiet ir kāda ēdamkarote ar kaudzīti, un trauku mašīnai un veļas mašīnai es teiktu kādas 2 ar kaudzīti vai pat 3. Tur noteikti vairāk vajag, bet ir ļoti svarīgi mazgāt augstos grādos. Un reizi mēnesī man šķiet var. Tomēr Dīna atzīmē, ka uzmanīgiem jābūt tiem cilvēkiem, kuriem dzīvesvietās ir bioloģiskā attīrīšanas iekārta. Arī citronskābē piemīt skābes īpašības, kas var nogalināt baktērijas. Var arī, protams, ar dabīgajiem līdzekļiem arī var pārspīlēt, jo tad, kad es tā biju ļoti iegājus tajā etiķī un sodā un visu tīrīju ar plikām rokām, un tomēr arī bija bišķīt sausumiņu un tā, tāpēc nevajag pārspīlēt. Bet es domāju, ja izmanto kaut kādu birstīti ar sodu mazgājot, tad nevajadzētu būt problēmām. Būtisks viņas prāt ir arī novairotais ieguvums veselības ziņā. Šobrīd man āda nav vairs tik sausa, kā bija tad, kad es ar ķīmiskajiem līdzekļiem tīrīju. Ir arī veselība uzlabojumi, jā. Īstenībā man bija galvas sāpes visu laiku, gan arī katru dienu. Un es pat to nebiju salikusi kopā ar to, kas varētu būt arī tāpēc, ka es mainīju tīrīšanas līdzekļus. Tagad man vairs nesāp galva gan arī nekad. Dīna uzskata, ka svarīgi ir kliedēt arī mītu, ka dabisks ir neefektīvs. Efektīvs noteikti ir, ļoti efektīvs. Es domāju, ka tikpat vai arī citās reizēs arī efektīvāks nekā ķīmiskie līdzekļi. Tāpat arī drēbītēm traipus var iztīrīt ar šiem ekoloģiskajiem līdzekļiem ļoti labi. Lēti, protams, jūs jau zināt, soda nemaksā dārgi, citrons višķīt varbūt, bet citronskābe vispār nē, un tas ir ļoti lēti. Bet arī parastie tādi pūšamie virsmu līdzekļi, veļas mazgājumie līdzekļi arī ir, tā kā jau citi. Ir kaut kādi dārgāki varianti, lētāki varianti. Es domāju, katrs var atrast kaut ko, kas viņam der.
Lai neapmaldītos mārketinga pasākumos, kur katrs produkts tiek reklamēts kā labākais, Dīna iesaka izmēģināt dažādus zīmolus un atrast, kas patīk vislabāk. Tāpat liederīgs rīks ir arī internets un mākslīgais intelekts.